Es tev parādīšu, kā no kruīza kuģa nonākt tieši viduslaiku pilsētā bez autobusa un bez naudas. Roda. Kuģis piestāja tieši pie vecpilsētas mūriem. Izej ārā un uzreiz esi jau vēsturē. Rodas vecpilsēta ir UNESCO mantojums. Bruņnieku iela, senās ieliņas, mūri, kas stāv jau te gadsimtiem. Tas, kas nevisai patika, ka lielākā daļa vecpilsētas ir pārvērtusies par vienu lielu tirgu. Suvenīri, apģērbi, juvelieru izstrādājumi un ne jau tikai Grieķijas izstrādājumi, bet arī Ķīnas aļaks. Ja tu meklē klusu vietiņu, tad nāc no rīta, kamēr turistu vēl nav daudz. Mēs pastaigājāmies, apskatījām pilsētu un atgriezāmies uz kuģa. Vakariņā šoreiz izvēlējāmies kuģa restorānu un bijām apmierināti. Porcijas pietiekami lielas, apkalpošana laba. Un vēl uz šī kuģa ir bezmaksas sauna. Vīriešiem atsevišķi, sievietēm atsevišķi, ko vērts ir izmantot. Vakarā, protams, kruīzes šovs un tad jau uz gulētiešanu.